12 soļu grupa lasam dzīves stāstu par vēl sākums. Pulcējamies katru pirmdienu, ceturtdienu no pulksten 8 līdz 9 vakarā. Šodien lasam dzīves stāstu. Tā tad 75 gadus vecā alkoholiķa. Um, Ap 45 gadu vecumu man interese par alkoholu sāk uzņemt apgriezienus. Lai gan es turpināju strādāt, es diezgan lielā mērā izolējos, lai rūpētos par savu dēlu. Viņa jaunāko māsu un abiem bērniem bija nepieciešama īpaša deva stabilitātes, mīlestības un drošības. Drīz pēc mana dēla nāves nolēmu mēģināt atgriezties pieaugušo pasaulē. Mana debija veicināja manu dzeršanu. Tolaik es ar dzeršanu vēl nebiju apsēsts, taču tā kļuva par aizvien lielāku manas ikdienas sastāvdaļu. Es vairs neizklaidēju draugus bez kokteļiem un reti apmeklēju vietas, kur netika pasniegts alkohols. Man vienmēr izdevās atrast kādu vietu, kur iedzert. Neatkarīgi no tā, vai pirms tam piedalījos suņu paklausības treniņā vai eļļas gleznošanas nodarbībās. Tuvojoties 50 gadu vecumam, man nešķita, es nedzeru nemaz. Ik viens notikums bija iemesls pārmērīgām svinībām. Un aizvien biežāk sākās nedēļas nogales, kurās piedzēros līdz paģirām. Taču tieši šajā laikā es saņēmu paaugstinājumu darbā. Es biju 49 gadus veca, kad es apprecējos ar savu otro vīru. Pirms daudziem gadiem mēs bijām draudzējušies vidusskolā un pirmos 2 gadus koledžā. Bet tad otrais pasaules karš mūs izšķira. Mēs katrs apprecējāmies ar kādu citu, izšķīrāmies, un 30 gadus vēlāk mēs netīšām satikāmies. Mēs 10 gadus smējāmies, izbaudījām ikdienas dzīves radītos pārsteigumus, kuriem lieliski piestāvēja martīnī un viskijas ar ledu. Kad man bija 60 gadi, ik viens, kam ir pieredze alkohols un dažādās izpausmēs, jau varētu nojaust, ka mani gaidīja lielas nepatikšanas. Skaistie plāni izjuka. To vietā aizvien biežāk tika uzmesta lūpa, sākās strīdi un piedega vakariņas. Agrāk laimes pielietajās mājās plosījās dusmu viesuļvētras. Mēs spējām vienoties, ka dzeram pārāk daudz. Mēs izmēģinājām mūsu tehniku, dzērām noteiktos laikos, dzērām tikai nedēļas nogalēs. Nekas nestrādāja. Turklāt starp mums runājot, tas pamatīgi iedragāja mūsu budžetu. Mans vīrs zaudēja savu darbu, tad nākamos 2 sirdi plosošus gadus man atlika noraudzīties, kā viņš nomirst no alkoholisma. Taču es neko neiemācījos no viņa nāves, un mana dzeršana aizvien pieņēmās spēkā, kad pudele kļuva par manu sāpju mierinātāju. Pēc 60 gadu vecuma es biju piedzērusies katru vakaru, un aizvien biežāk mēdzu neierasties darbā, aizbildnoties ar sliktu plašsajūtu vai personīgām vajadzībām. Dzīve bija pārvērtusies par vienu vienīgu patiesu ellu. Darbā mani mocīja tādas trīsas, ka es neuzdrošinājos uzdot diktātu, jo tad man nāktos uzrakstīt vārdus. Es aizvien biežāk mēdzu atrast iemeslus, lai kādu aiziet darījumu pusdienās, lai ar kādu aiziet darījumu, lai man būtu attaisnojums iedzert kādu glāzīti. Manam alkoholismam pieņemtos spēkā es aizvien retāk ierados darbā, un mana produktivitāte iznīka. Man sāka trūkt naudas, nācās ieķīlāt sudrabu, es sēroju un turpināju dzeršanu. Beidzot, kad augstā ziemas dienā es piezvanīju Janim alkohoļiem, un to vakar 2 dāmas aizveda mani uz sapulci. Mēs mašīnā pavadījām 25 minūtes, un es atceros, cik labi sajūta bija parunāt par manām bailēm un drebuļiem, un cik laipni viņas izturējās, taču nekādā veidā neveicinot man savas žēlošanu.